Premjera Valda Dombrovska ģimenes kredīts. Bijušajiem valdības vadītājiem tiek pārmests interešu konflikts, piedaloties jautājumu izlemšanā par valstī piedarošās hipotēku bankas pārdošanu. Tādējādi iespējams arī lemjot arī par šajā bankā esošā savas ģimenes uzņēmuma kredīta nākotni. Plašāk stāsta Ieva Mārtiņa. 2007. gadā tolaik vēl eiroparlamentārieši Valda Dombrovska sieva arī kopā ar partneriem hipotēku bankā aizņēmās miljonu nekustamā īpašuma projektu attīstīšanai. Saistībā ar šī kredīta pārdošanu Rietumu bankai, kas notika Eiropas komisijas rosinātās hipotēku bankas restruktūrizācijas ietvaros un laikā, kad Dombrovskis vadīja valdību, portāls Pietiek.com vērš uzmanību uz ekspremjera iespējamu interešu konfliktu. Pagājušajā nedēļā Finanšu ministrija pirmoreiz atklāja, ka patiešām ir bijis šāds slepeni izveidots īpašais 3A portfelis, kurā ietilpuši Dombrovsku un vēl nezinu kā kredīti, kurš ir izdalīts no kopējās paketes. Iepriekš nekāda valdības lēmuma par šāda portfeļa izdalīšanu nav bijis. Nezinu kādā veidā, uz nezinu kādu personu ierosinājumu šāds portfelis ir iedalīts uz nezināmiem noteikumiem, paslepeni pārdots Rietumu bankai. Hipotēku bankas aktīvu pārdošanas procesā iesaistītās puses skaidro, ka Dombrovska kredīts no 6 portfeļiem bijis iekļauts 3. kopā ar citiem lieliem nekustamā īpašuma biznesa kredītiem. Šo 50 miljonu eiro vērto portfeli bijis grūti izdevīgi pārdot, lai gan aptaujāti 100 investori. To grasījās nodot valsts pārvaldībā, atklāja darījuma konsultants. Tomēr valdība mudināja meklēt jaunus risinājumus. Tāpēc pēc investoru saraksta pārskatīšanas tapa 2 portfeļi. 3A un 3B, katrs ap 25 miljoni eiro. Pēc kādiem kritērijiem kredīti tika sadalīti un kāpēc Dombrovska ģimenes kredīts nonāca tieši 3A paketē, ko nopirka Rietumbanka, nevis otra, kas nonāca valsts, proti privatizācijas aģentūras valdījumā, netiek atklāts. Nebija interesi par visu 3. paketu kopumā. Bija interesi par daļu no viņas. Katram investoram ir tiesības attiecīgi noteikt, kas viņam patīk, ir nepatīk. Investors indicēja, ka grib tikai daļu no paketes. Ministru kabineta pieaicinātais konsultants apgalvo, ka valdība nesot zinājusi, kuri tieši kredīti pārdot Rietumu bankai, jo hipotēku banka informāciju par klientiem sniegusi šifrētā veidā. Bet starp kritērijiem, kurus redzēja investors, bijusi tikai informācija par likmēm, kredīta atlikumu, nodrošinājumu vērtību. Izvirzīt spekulāciju, kad kāds piepērk 20 miljonus liekus klāt tikai tādēļ, lai nopirktu vienu kredītu. To var darīt, bet man tas neliekās saprātīgi. Klients un kredīts varēja nonākt konkrētajā paketē tikai tad, ja viņš atbild attiecīgiem kritērijiem. Tad nebija kritērijas slaveno cilvēku portfelis. Cik tieši bijis kredītu šajā portfelī, netiek atklāts. Nepārdoto portfeļa daļu pievienoja slikto kredītu apsaimniekotājam, uzņēmumam Hiponija un nodeva privatizācijas aģentūrai. Bijušajam premjeram tiek pārmests, ka viņam bijis izdevīgi, lai viņa kredīts nonāktu kādā komercbankā, nevis valsts kontrolētā iestādē, kur tālākās darbības ar šo kredītu kļūtu caurspīdīgāks, kā arī pastāvētu riski, ka pret ekspremjera ģimenes biznesu varētu tik vērsta kredīta piedziņa. Hiponijas pārstāvis šādas aizdomas noraida, sakot, ja Dombrovsku kredīts būtu nonācis Hiponijā, tam tāpat kā citiem nedraudētu tūlītēja piedziņa. Mēs pat slēdzam ar klientiem vienošanās par to, ka kaut kādu neilgu laiku klients maksā mazāku aizdomu atmaksas summu par līgumā noteikto. Līdz ar to tādējādi varbūt, ka mēģinot palīdzēt klientam risināt īstermiņa problēmas. Portfeļa pārdošanas cena netiek atklāta, tas ir komercnoslēpums, taču tiek pieļauts, ka tā bijusi 30% zem bilances vērtības. Uzrunātie baņķieri min, ka tāda ir tirgus cena piespiedu pārdošanas gadījumos. Šī cena nenozīmē atvieglojums kredītam, bet tā noteiks bankas peļņu no darījuma, kas ilgtermiņā savukārt būs atkarīgi no tā, cik veiksmīgi tiks atmaksāti nopirktie kredīti. Kredīts vienmēr tika maksāts, kārtējie maksājumi pakāpenes tika atmaksāta pamatsumma, uzņēmumu nav arī nekādu nodokļu parādu valstī.
Bijušais premjeras pārmetums interešu konfliktā kategoriski noraida. Viņš, atsaucoties uz likumu, saka, ka drīkstēja lemt par bankas dalīšanu. Tomēr, kad valdība skatīja jautājums par atsevišķu kredīta pakešu pārdošanu, viņš sevi atstādināja ētisku apsvērumu dēļ. Taču bijušajam valdības vadītājam tiek pārmests šāda soļa formālisms, jo darba grupā, kas bijusi labi informēta par bankas izpārdošanu, strādāja premjera biroja pārstāvis Gins Freimanis. Valdis Dombrovskis aizdomas par sev pietuvinātu cilvēku iesūtīšanu bankas pārdošanas jautājumu izlemšanā noraida, sakot, ka Freimanis izvirzīts savas darbības pieredzes dēļ. Un viņš bija arī tas biroja darbinieks, kurš tiešāk bija iesaistīts starptautiskā aizdevuma programmas jautājumu risināšanā. Un ņemot vērā, ka šis jautājums par Hipotēku bankas komercdaļas pārdošanu, kopumā par Hipotēku bankas pārveidi, radās valdības darbas kārtībā atbilstoši Eiropas komisijas lēmumiem un starptautisko aizdevumu uzstādījumiem, tad loģiski, ka tieši Gins Freimans vislabāk šo kontekstu zināja un šajās darba grupās varēja strādāt. Šobrīd Dombrovsku kredīta lietu sācis skatīt knapi. Opozīcija rosina veidot arī parlamentāro izmeklēšanas komisiju. Ieva Mārtiņa, Raits Valters, LNT. Bet ir pienācis laiks ieskatam rītdienas LNT ziņu top 10.